Labrīt! Šonedēļ mēs apspriežam tēmu Mommy Makeover. Un pie mums ciemojas plastikas ķirurgs Ancis Ģīlis. Ancis jau iejūties tā kā mājās. Jā, labrīt, Anci, prieks tevi redzēt. Labrīt. Es gribēju uzreiz vaicāt, vai jums ir biežas situācijas, kad jūs atsakat operāciju? Ja runājam par praksi kopumā, tad, protams, ir tādi gadījumi, ja mēs skatāmies uz māmiņu pārvērtību pacientu grupu, tad faktiski es laikam nevaru atcerēties nevienu tādu emocionālu gadījumu, kad operācija būtu atteikta. Tas var būt uz laiku dēļ kopējā veselības stāvokļa vai dēļ grūtniecības plāniem, vai dēļ tā, ka nav vēl nomests svars līdz tam, uz ko pati pacients tiecās. Bet izteikti lielākā daļa atnāk uz operāciju ar pirmkārt reālu problēmu, otrkārt arī gatavi kopumā. Viena no operācijām, ar ko saskarās pacients, ir vēdera trūce. Un tad es gribēju vaicāt, vai tā var tikt izārstēta vienlaicīgi veicot šo te vēdera plastiku? Protams, jo vēders pirmkārt ir atvērts vaļā un mēs redzam šo te vēdera sienas stāvokli un, ja tur ir kādas novirzes no normas, tad tās pie viena tiek arī koriģētas. Un kā sievietē gatavoties grūtniecībai pēc vēdera plastikas? Tad viens bērniņš ir laists pasaulē, ir šī Mommy Makeover piedzīvots, un tad tu saproti to, ka gribi vēl vienu bērniņu vai gadās vēl viens bērniņš. Pirmkārt, loģiski ir taisīt vismaz, kas attiecās uz vēdera operācijām, tad brīdī, kad grūtniecības vairs netiek plānotas, tajā pat laikā tas vairāk ir ar to domu, lai kosmētiskais rezultāts ir ilglaicīgs un lai tur nenotiek nekādas izmaiņas. Tas, ko nevajadzētu, ir pirmā gada laikā pēc operācijas, lai iestājās grūtniecība, kamēr tur vēl iekšējās šuvis nav pilnībā uzsūkušās, kamēr rētas nav noformējušās, tikmēr būs grūtāk vēderam plesties apjomā. Paldies, tev, Anci! Paldies par šo dienu, paldies par šo nedēļu. Paldies! Paldies un veiksmi darbos! Paldies! Radio Skola.